Daži cilvēki neredz, cik daudz tu dari priekš viņiem. Tie tikai pamana, ko tu nedari. Tu nekad nepiepildīsi, neapmierināsi nepateicīgu cilvēku. Nekad. Tu sevi vari aizdedzināt, lai to sasildītu, un tie joprojām stāvēs un sūdzēsies par dūmiem. Tu vari laust savu muguru, lai padarītu viņu dzīvi vieglāku. Pēkšņi tu sāc rīkoties savādāk, un tu esi sliktā. Tu esi mainījusies, kas ar tevi notiek? Nē, tu vienkārši esi nogurusi no izmantošanas. Saproti to. Tie tevi patiesībā nemīl. Tie mīl ērtību, izdevīgumu, kad esi apkārt. Tie mīl, ka tu pārpeldēsi okeānu priekš viņiem, kamēr tie pārkāps pāri peļķei priekš tevis. Tie mīl tavu funkciju, ne tevi kā personu. Tiklīdz tu pasaki nē, noliec robežas un tiešām tā domā, skaties, cik ātri visa tā uzticība, ko tu devi, tiek aizmirsta. Skaties, cik ātri tu ej no mans labākais draugs uz pārāk egoistiska. Tas pagrieziens notiek vienā naktī. Pārstāj sevi novest līdz bankrotam, savu enerģiju uzkrājot kāda cita komfortu. Tu neesi ārstēšanas centrs nepateicīgiem, pieaugušiem cilvēkiem. Tev par velti nav jāatbalsta emocionāli. Piemērojies viņu pūlēm tādā pašā līmenī, 1 nedēļu un paskaties, cik ātri savienojums nomirs, kad apstāsies labuma gūšana no tevis. Ja tava prombūtne dod viņiem realitāti, tava klātbūtne nekad netika novērtēta. Tas bija bezmaksas brauciens. Tie klusībā ņēma ieguvumu, lai tie dusmojās, lai esi viņiem ļaundaris, nogriez, apturi piegādi, ļauj tiem saprast, sargā savu mieru. Daži cilvēki tevi nenovērtē, lai arī cik daudz tu dod. Tie paņems tavu laiku, enerģiju, uzmanību un joprojām rīkosies, ka tu prasi par daudz, ka tev vajag kaut ko atpakaļ. Tā ir zīme, ka vajag atkāpties un pajautā sev, kāpēc tu paliki. Ka tava vērtība nekad nebija vērtība. Tas nav par viņiem, tas ir par tevi, tavas robežas, sevis cieņa. Atlaid viņus. Jā, jutīsies sākumā vientuļa. Vientulība ir klusā vieta, kuru radi pirms ienāk pareizie cilvēki tavā dzīvē, un tie ienāks. Tie, kuri atbilstīs tavai enerģijai, kas neliks pierādīt tavu vērtību, bet tie tevi var atrast tikai tad, kad novērtē sevi vispirms.